Nu, labrīt, čau visiem! Šodien stāsts ir par to, kā pareizi restartēt aktīvu targetu. Un pie viena arī, protams, pašu eholotu, jo ir viena tāda lieta, ka pēc updateiem gadās, ka šeit nerāda, dažiem nerāda to plunkšķi, kad māneklis iekrīt. Un tāda sajūta, ka tas ekrāns rāda kaut ko ne to tā kā vajag. Un tajos gadījumos ir vienas labas zālītes, jo bija vairākiem tādi gadījumi, es tur pameklēju, atradu, kā to izdarīt. Viss ir īstenībā pavisam kā vienmēr vienkārši. Daram tā. Aizējam uz pašu sākumu, nospiežam settingus, sistēmu. Tālāk mēs pabraucam uz augšu un atrodam Restore Defaults. Tas mums nozīmē, ka mēs varam atgriezt iekārtu rūpnīcas iestatījumos. Jo citreiz gadās, kad ir kaut kādas vai nu kļūdas sakrājušās, vai nu ir gadījies, ka ir kaut kas saspaidīts ne tā kā vajag, pēkšņi nevar dabūt. Jo bija gadījums arī, ka pēkšņi kartes nezīmē, ilgi ņēmāmies, bet beigās tikām galā arī ar to. Viņš arī nodzēš pie viena visas kļūdas un visas tur nevajadzīgās lietas. Tā, daram tā, Restore, autopilots ir jāatslēdz. Atslēdzam autopilotu, ok, un uzspiežam šito. Tālāk viena ļoti svarīga lieta. Šis te augšējais nozīmē vietēji iestatījumi. Local settings, tas ir tas, ko mēs paši jaunam aparātam saspaidam uz ekrānu. Mēs saliekam visādus logus. Mēs saliekam tur datus dažādus, visādas lietas, tie ir local settings. Mums vajadzētu viņus tā kā atķeksēt šo ķeksīti nost, tā lai viņš nav. Jo, ja jūs atstāsiet to sarkanu augšējo ķeksīti local settingiem, tad jūs saņemsiet ekrānu tādu, kāds viņš atnāk jums no rūpnīcas. Būs jāsēž kādu brīdi, atkal jāspaida viss, sākot ar kartēm, beidzot tur, ar visu. Tā kā vajag nospiest tā, lai nav tas augšējais ķeksīts iezīmēts. Un tālāk ir pavisam vienkārši. Ņemam, nospiežam OK, un viņš vienkārši restartējās. Notiek tas diezgan zibenīgi, viņš ir gatavs. Accept, no, cancel. Tā, tagad viņš pieslēgsies pie aktīva targeta. Tad ir nākamā lieta. Aktīva targets tagad ir pilnībā restartēts uz rūpnīcas iestatījumiem, viņš ir kā jauns. Viņu vajag konfigurēt. Nospiežam konfigurēt, and finish. Viss, viņš ir pieslēdzies, viņš ir tur visu izdarījis. Bet tas ekrāns šobrīd ir tāds, kāds viņš šot atnāk no rūpnīcas. Pieņemsim tā. Tur kontrasti nav, nekā nav. To visu vajag tagad darīt, salikt. Šo te par labākajiem tiem iestatījumiem, ko es šogad esmu atradis, būs nākamais kino. Tā kā gaidiet, drīz būs. Tā visiem tiekamies uz ūdeņiem.